Subliminal.lv visaugstāk tiek vērtēts godīgums, absolūta uzticamība un drošība. Gribu atbildēt uz iespējams svarīgāko jautājumu, kas tev var rasties pirms tu iepērcies Subliminal.lv. Vai un kā ir iespējams silent subliminal, jeb klusos vēstījumus pārbaudīt? Un vai noklausīties? Jo ar ausi tie taču nav sadzirdami. Atbilde ir sekojoša. Jā, ir. Šobrīd jebkuram ir pieejami viens no otra neatkarīgi pārbaudes veidi. Viens no tiem ir speciāla bezmaksas programma, jeb aplikācija Spectroid. Un otrs veids ir fizisks aparāts, tā saucamais sikspārņu detektors. Abus tev tūlīt arī nodemonstrēšu. Lai pārbaudītu silent subliminal, tev būs vajadzīgas divas ierīces. Viena ierīce ar mikrofonu, uz kuras tiek instalēta Spectroid aplikācija, un otra ierīce, kura atskaņos subliminālus. Pēc lejuplādes to uzreiz var sākt lietot. Aplikācijas lietošanas laikā ekrāns ir sadalīts divās daļās. Augšējā daļā redzama līkne, kas reālajā laikā attēlo visas dotajā brīdī telpā dzirdamās skaņas. Kad es runāju, var dzirdēt, var mainās šī skala. Apakšējā daļa ir tā saucamais ūdenskritums, kurā atspoguļojas visu dotajā brīdī telpā esošo skaņu frekvenču izmaiņas. Tā kā silent subliminal ir ierakstīti frekvencēs no 15,000 līdz 20,000 Hz, tad palaižot aplikāciju jums ir jāpievērš uzmanība līknes kustībām tieši šajās frekvencēs. Tas būtu šeit. Tagad jums ir nepieciešama otrā ierīce, kas atskaņo silent subliminal. Sākot atskaņot subliminālus, jūs redzat izmaiņas šajā spektrā. Tas ir skaidrs apliecinājums tam, ka pat ja manas ausis šīs frekvences nespēja sadzirdēt, tās tomēr eksistē. Tātad es skaidri redzu, ka mani sublimināli ir pildīti ar skaņu informāciju, kas ir saklausāma skaņu frekvencēs no 15,000 līdz 20,000 Hz. Nopauzējot subliminālus, tu vari skaidri redzēt izmaiņas Spectroid aplikācijā. Arī šeit var skaidri redzēt, kad es pārtraucu runāt, kad skaņa notiek, bet kad aplikācija kad sublimināli neskan šobrīd, tad arī šajā te hercu daļā nekas neparādās. Uzspiežot atkal, redzam, ka šeit sāk parādīties, tātad šī te frekvenču daļa atkal sāk parādīties. Lai varētu noklausīties konkrētās silent subliminal afirmācijas, jūs varat izmantot tā saucamo sikspārņu detektoru. Un tagad apskatīsimies, kā tas darbojas. Lūk, šādi izskatās pats aparāts. Uz doto brīdi tas maksā apmēram 100 eiro, un to var internetā jebkurš brīvi iegādāties. Frekvenču diapazons šim aparātam ir no 15,000 Hz līdz 130,000 Hz. Tā kā aplikācijā Spectroid tikko redzējām eksistējošās subliminālu skaņu frekvences, tad izmantošu šo pašu vizuālo pierādījumu, lai ar sikspārņu detektoru nodemonstrētu, kādas tieši afirmācijas tika atskaņotas šajā subliminālā. Tātad sākam atskaņot mūsu sublimācijas, ieslēdzam aparātu un regulējot frekvenču rādītāju, atrodam piemērotāko stāvokli, kurā vislabāk un visskaidrāk var sadzirdēt balsi un vārdus. Sikspārņu detektors atskaņo balsi mazliet izkropļotu, bet ir skaidri dzirdami vārdi un ir skaidri dzirdams, kas tieši tiek runāts. Vienlaikus redzam arī aplikācijā attēloto skaņu diapazonu.
Tādā veidā jūs jebkurā brīdī varat pārbaudīt jūsu iegādātos subliminālus. Sikspāņu detektors spēs atskaņot arī silent afirmācijas, pat ja tās būs paslēptas zem mūzikas. Palīdzi sev atgūt zaudēto dzīvesprieku, atbrīvojies no bailēm un kļūsti drosmīgāks vai drosmīgāka. Pārprogrammējot savu zemapziņu, izmaini savu attieksmi pret naudu, iemīli to, un tā nāks pie tevis vienmēr kā tavs labākais un uzticamākais draugs. Palīdzi sev atbrīvoties no blokādēm savā zemapziņā, ieraudzīt jaunas iespējas savā dzīvē un sasniegt savus mērķus. Palīdzi sev pārprogrammēt savas negatīvos dzīves uzskatus un iegūt brīvāku un pozitīvāku skatījumu uz savu dzīvi. Vienkārši mīli sevi. Reģistrējies subliminal.lv, izvēlēs sev piemērotāko subliminālu un klausies jebkad, jebkurā laikā un cik ilgi gribi. Pārprogrammē savu zemapziņu vienkārši un viegli, turpinot savas ikdienas gaitas kā līdz šim. Sīki un padziļināti par visu lasi blogā vai īsi un konkrēti īsajā Q&A sadaļā.